Dažkārt pietiek ar vienu ēku, lai rastos jauna ideja. Tā Gulbenes novada Rankā tapa Alejas kvartāls, uzņēmums, ko Krista Blūma izveidoja pēc tam, kad Izsolē nonāca ēka, kurā reiz atradās aptieka un kas vairākus gadus bija stāvējusi tukša. Mans dzīvesbiedrs un es saredzējām šajā ēkā potenciālu, jo viņi bija ērti pielietojami mūsu vajadzībām, pielāgot telpas un visu, un arī tāda kārtīga būve. Nekādu šausmīgi lielos darbus šeit nevajadzēja ieguldīt, un mēs abi sapratām, ka, lai es varētu izveidot kaut ko savu, tad šī būtu tāda piemērota vieta, jo šobrīd kaut ko atrast līdzvērtīgu, vai nu īrēt, vai būvēt jaunu. Īrēt būtu diezgan grūti atrast Rankas pagastā, un būvēt jaunu būtu ļoti dārgi. Noteikti gribētu pateikt arī to, ka bez ģimenes un tuvāko atbalstu šis noteikti arī nebūtu iespējams, jo viņi man ļoti daudz palīdzēja gan šeit ievākties, izremontēt un arī finansiāli atbalstīt. Tas ir tāds kopdarbs, bet tagad ir mans darbs tālāk to visu attīstīt. Un tā nu jau teju 2 gadus šeit darbojas drukas un mākslas darbnīca. Lēmums veidot uzņēmumu tieši šajā jomā bija likumsakarīgs, jo iepriekš Krista strādāja par mārketinga speciālisti. Un tad ar to visu kaut kā daudz pazīstamu uzņēmēju, draugu. Un visi, kam ik pa laikam vajag kaut kādas, vai tu man vari palīdzēt, man vajag uzlīmes, uztaisīt dizainu, pasūtīt, vai caur tevi, vai kā var sarunāt. Un tad man ienāca prātā, bet kāpēc es pati nevarētu to darīt? Un es izdomāju, ka šī būtu tā vieta, kur to darīt, telpas atļauj. Un, protams, bija līderu projekts, par kuru es iepriekš jau biju zinājusi. Un tad es, protams, devos uz vietējo biedrību, uz Attaka. Un teicu, ka es gribu rakstīt projektu, jo tieši bija atvēries šis projektu konkurss februārī. Tā es startēju ar savu pirmo projektu, un to arī apstiprināju un izdevās realizēt. Ar projektu atbalstu iegādātas gan digitālās drukas iekārtas, gan keramikas apdedzināšanas krāsnes un cits nepieciešamais aprīkojums. Viennozīmīgi var teikt, ka šādas atbalsta iespējas ir īpaši nozīmīgas. Jo īstenībā, ja tu atnāc, tev, liekas, šeit jau īsti nav ko darīt, būsim godīgi. Bet, ja tu gribi, tu vari atrast iespējas, tu vari radīt pats. Un ir ļoti daudz arī veiksmīgu uzņēmumu šeit Rankā un pagastā un arī novadā, kur ir mazos pagastos, bet viņi ir izauguši par ļoti lieliem uzņēmumiem. Un tas nozīmē, ka tev nav obligāti jābūt Rīgā, lai tev būtu klienti, lai tu attīstītos un savu apgrozījumu arī audzētu. Bet, ja runājam par šiem projektiem, tad es uzskatu, ka viņi ir ļoti nozīmīgi. Jo es zinu, ka laikam es saprotu, ka ar laiku varbūt ka tādas iespējas varētu arī vairs nebūt. Ja viņi ir, es ieteiktu kādam, kurš joprojām domā par to, viņu izmantot, jo es domāju, ka ja nebūtu šis līderu projekts, es nebūtu realizējis arī šo vietu, jo tas kopumā, protams, sanāk ļoti investīcijas ļoti liels ir nepieciešams, lai to visu veiktu, jo tās iekārtas ir salīdzinoši dārgas. Un tas man tiešām deva tādu kārtīgu iedvesmu, ka es iešu darīšu, jo šeit ir atbalsts un to var veikt. Un tas tiešām laukos, es uzskatu, ir vienkārši super, kad ir šāda iespēja. Tas, ka esmu tik tālu Rankā, neko nenozīmē, jo visiem tomēr šobrīd ir ļoti ērti arī ar kurjeru pastu. Un galvenais laikam ir tā kvalitāte. Tas, ka tu vari ar savu attieksmi, kvalitāti un arī varbūt to ātrumu, ka šobrīd es esmu jauns uzņēmums, bet mēs varu piedāvāt ātrāk, jo man nav tik liels rindas kā citiem varbūt novadu uzņēmumiem, kas ar līdzīgām lietām nodarbojās. Un tad tas ir ērti arī klientam. Uzņēmuma dibinātājai liels prieks ir par to, ka to atbalsta gan novadu un pagastu uzņēmēji, gan arī privātpersonas. Klientu vidū ir arī uzņēmumi ārpus novada, no Valmieras, Cēsīm, Rīgas un pat Igaunijas. Ar UV druku var nodrukāt gan uz jebkura materiāla, izņemot audumu. Tur mēs varam iegūt un personalizēt tādas lietas kā telefonu vāciņus, pildspalviņas, koka paliknīšus, pat flīzes, akmeni. Ļoti daudz dažādas lietas. Viss, kas ir tāds, principā, ko cilvēks iedomājas. Un tad ir šis fotoprinteris, kur savukārt mēs varam nodrukāt etiķetes, augstas kvalitātes augstas kvalitātes fotokanvas uz audekla. Tad arī šo aparātu mēs varam nodrukāt arī kadra rasējumus, kas ir kādreiz vajadzīgi kaut kur būvlaukumos, tādos lielformātos. Un
Jā, un tad man ir šī porcelāna apdedzināšanas iekārta, kur tātad var šo dekolu druku veikt. Tas nozīmē to, ka mēs uznesam druku uz porcelāna. Viņš tā kā tiek ar augstā temperatūrā iededzināts šajā porcelāna traukā. Un tad šis ir tas, kas tiek plānots kā nākamais pakalpojums, ko es piedāvāšu, šī DTF un DTG apdruka. Tas ir gan iespējams uz priekšmetiem, gan arī uz apģērba. Un tad šobrīd es sadarbojos ar sadarbības partneri Rīgā, kurš man nodrošina šādus, un jau es nodrošinu šo apģērbu apdruku, bet šo es varēšu darīt uz vietas, un tad arī nodrošināt, ja Kulbenes novadā, teiksim, vai blakus novados kādam uzņēmumam būs vajadzīgs šāds transfers, es arī viņu varēšu piedāvāt citiem uzņēmumiem. Ātrāk tādā ziņā nodrošināt šī pakalpojuma virzību uz priekšu. Ir klienti, kur atnāk ar savu dizainu un pasaka, es gribu tieši tā, un tad mēs arī, es arī to visu nodrukāju, bet ja ir kaut kādas vēlmes palīdzēt ar dizainu, tad vai es varu palīdzēt, vai arī man ir sadarbība ar cilvēkiem, kur ir profesionāli dizaineri, kas to dara gadiem, un tad mēs sadarbojamies arī tādā veidā. Ar līdz šim paveikto Krista apstāties negrasās. Nākotnē iecerēts attīstīt visu ēku, bet tuvākais mērķis ir paplašināt uzņēmuma darbību un radīt jaunas darba vietas cilvēkiem Rankā. Vienkārši radīt tādu foršu vietu, kur nākt strādāt radošā gaisotnē un arī izpausties pašam. Jā, kaut kā tā. Audzēt to radošo komunu arī ar tām meistarklasēm. Cilvēkiem piedāvāt uz vietas kaut ko tādu, ko varbūt šeit dienā viņi nevar apmeklēt.